Vēl nedaudz par Maduro un Venezuelu. Es no daudziem saviem paziņām esmu saņēmis tādu kā tēzi, ka citu ASV prezidentu laikā, piemēram, Obamas vai Joe Biden laikā, nekas tāds nenotika. Es tikai vienu tēzi gribu pateikt, uz kuru man uzvedināja Twitterī Juris Liepnieks, kurš pateica vienu lietu. Ziniet, tomēr tiesāt Maduro Amerikā. Apsūdzēts cits ar Maduro ir jau pirms 6 gadiem par noteiktiem kriminālu noziegumiem. Tomēr ir nedaudz elegantāk nekā svešā valstī nolaupīt Osamu bin Ladenu, nogalināt to un viņa līķi izmest jūrā. ASV kā pasaules policists bieži ir rīkojies šādi. Tas ir gan labi, gan slikti. No teorijas viedokļa neapšaubām slikti, jo tā nevajadzētu būt. No praktiskā viedokļa kādam ir jāuzņemas atbildība par pasaulē notiekošo. Un ja ir viens valsts līderis, kurš pats nesadarbojas ar starptautiskām institūcijām, starptautiskās noziedzības apkarošanā, plus pats iespējams kļūst par lielu faktoru starptautiskai nedrošībai, starptautiskai bīstamībai, tad policistam ir jārīkojas. Trumpa gadījumā tādas bažas un bīstamības ir, bet fakts, ka ir pielikts pie vietas viens līderis vienā valstī, kas reāli bija jau kļuvis bīstams ļoti lielam reģionam, atbalstot narkotrafiku, atbalstot kāds ieroču kontrabandu un tam līdzīgi. Manuprāt, pasaulē ir bīstama, un no šī viedokļa skatoties, Trumpa rīcība ir pat daudz humānāka nekā Obamas rīcība attiecībā uz Osamu bin Ladenu.